Labvakar, Latvijā! Mīļie draugi, labvakar, Gama! Esiet sveicināti! Esiet sveicināti, labvakar! Kāds prieks jūs visus redzēt! Kāds prieks! Vai! Paldies vēlreiz! Tiešām milzīgs paldies grupai Prāta Vētra! Aplaudēsim! Jā, un šis ir ļoti svarīgi. Gada aktrisei Agnesei Budovskai. Labvakar, Agnes! Labvakar! Paldies! Jā, cik brīnišķīgi. Tiešām, es domāju, mēs visi šeit zālē esošie, mēs gribētu būt tādi popstāri un rokstāri, kādi jūs esat, kungi, tāpēc es teikšu, es nebaidīšos tā teikt. Visas Latvijas vārdā tiešām milzīgs paldies jums par iedvesmu. Vēlreiz aplaudēsim šiem kungiem. Tiešām paldies jums, paldies jums! Es gribētu izmantot iespēju, kamēr jūs visi esat šeit, ja? Es gribētu uzrunāt cienījamos māksliniekus šobrīd. Mēs varam pieskrīties kamerā, uzrunāsim. Cienījamie mākslinieki, ja? Paskatieties, kā tas ir jādara. Paskatieties, kā tas ir jādara. Jā, mēs skatāmies uz jums, grupa Reigani. Jūs arī varējāt būt šeit. Jā, bet nē, jums atkal jāiet ir kost. Paldies vēlreiz grupai Prāta Vētra, tiešām lieliski, Maliči. Baigais prieks. Labvakar, esiet sveicināti. Labvakar, jā, sveicināti. Lai nu kā, tiešām esiet sveicināti, nu jau kā otrajā mūzikas nozares balvas Gama pasniegšanas ceremonijā šeit Xiaomi arēnā un pie televizora ekrāniem TV3. Es esmu Mārtiņš Spuris, kāds teiktu, varbūt bija mūziķis, kurš jau otro gadu piekrita vadīt šo ceremoniju, bet ar vienu noteikumu. Man bija viens noteikums šajā gadā. Ja kādam šogad pēkšņi iztrūkst, kāds bundzinieks, un uz haltūru netiek ne roga, ne nelija, piemēram, Orups netiek, kas vēl Buļķis netiek, kur Deko netiek, Dankfelds netiek, Zaļupa netiek, Grīnbergs netiek, tad Lunde netiek, Lintiņš netiek, Jūdzis netiek, Račs netiek, tad uzreiz nākamais rindā esmu es. Un tikai tad zvaniet godu manim. Sarunāts, jā? Šovakar mēs svinam labākos no labākajiem Latvijas mūzikā izpildītājus, autors, grupas, solistus, debitantus, veterānus, menedžerus, mūzikas iedvesmotājus, atbalstītājus, dažādas notikumus un, protams, arī kritiķus. Un vārdu sakot, šie ir grandiozi mūzikas svētki, kuros balvas tiks pasniegtas 31 kategorijā. Ir viena neoficiāla 32. kategorija. Ja? Šī kategorija ir gada pretestība. Man ir pierakstīts, man ir uzvarētājs, starp citu. Tātad, gada pretestība, uzvarētājs ir Latvijā radītās mūzikas kvotas. Apsveicam, tiešām apsveicam, jā. Un kas to visu vērtēja? Protams, žūrija, kuru mēs no jums nekādā gadījumā neslēpjam. Mēs žūriju neslēpjam. Tie ir vairāk nekā 150 mūziķu, mūzikas entuziasti, kurus vārdus un biogrāfijas jūs atradīsiet Gamas mājaslapā. Tur viss ir sarakstīts. Lai neuzķertos kaut kādiem viltus profiliem, uz viltus adresēm, tad precīzā saite ir šī https://www.gambalv.lv/jurij. Ja? Bet Jurij nevis Jurij. Es jau zinu, krāpnieki berzē rokas, domā, Jurij ar Jurij ar Y, tā kā jury angliski. Bet kas tad ir noticis aizvadītā gada laikā? Nu, principā viss ir plusā, arī mūsu skatuves forma ir plusā. Vispār es gribētu aplausus palūgt tiem, kas visu šo fantastisko pasākumu ir izveidojuši. Jūs esat maleči. Jā. Pēc laipas datiem mūzikas patēriņš mērķtiecīgi aug. Koncertzāles ir izpārdotas, un par to liecina arī ļoti skaļi virsraksti mēdījos. Un šis ir pilnīgi īsts virsraksts. Tas skan šādi. Mācītājs paziņo, ka Leizemniekos kapu svētku vairs nebūs. Vietējie kapu svētku vietā izvēlas Jāņa Moiseja un Ievas Sutugovas koncertu. Iedomājieties, vispār respekt, Jāni un Ieva visu cieņu šādi pārvērst latviešu dzīves ziņu. Diezgan iespaidīgi. Tu, piemēram, tas pats rekur Jānis Moisejs vai arī Mārtiņš Kanters. Viņi, vai arī Edvards Strasdiņš un Kaspars Markševits, vai viņi varēja iedomāties, ka viņi startēs vienā kategorijā ar Rolandu Čē. Viņi ir nominēti kategorijā gada šlāgermūzikas vai country mākslinieks. Aplausi šiem māksliniekiem. Jā! Tāpat ir vēl viens liels notikums. Ir noticis pirmais Riga Music Week, jauns pilsētas mūzikas festivāls un startautiskā konference. Paldies diviem cilvēkiem ar Aplaus visai komandai, mēs jau sen to bijām pelnījuši. Riga Music Week, Tallinn Music Week. Riga Music Week, protams. Aizvadītais gads arī pamazām lauž, starp citu, dažādus stereotipus, kurš teica, ka pusmūža krīze skar tikai vīriešus. Tā ir piemeklējusi arī Māru Upmanu-Holšteinu. Ja? Jeb Māra. Viņai ir savs solo projekts. Bet pavisam labā nozīmē, jo tā ir atnesusi nomināciju elektroniskajā mūzikā. Aplaus Mārai, Māriņa! Sveicien, Māra!
Starp citu, kamēr Māra dara solo, tikmēr astronautu puiši beidzot varēs piepildīt katru īsta moderna mūsdienu vīriešu sapni uztaisīt podcastu, lai jums izdodas. Šovakar arī Ozols ir šeit, aplausos Ozolam! Jā! Ozols ir nominēts ne tikai kā gada solo mākslinieks un gada hip-hop mākslinieks, bet viņa ieguldījums Latvijas hip-hopā tiešām būtu pelnījis nepārtrauktu aizsardzību, ko Latvijā var nodrošināt tikai viena lieta. Tas ir dižozola status. Lūdzu, saorganizējam šo, lūdzu, ja? Ozola cieņu un mīlestību tev, tiešām. Sev lielu laimi ir piebūrušas arī tautumeitas. Starts Eirovīzijā, Bāzelē, uzstāšanās dažādās pasaules malās un 4 gammas nominācijas. Aplaus tautumeitām! Jā! Viņas arī pagājušajā gadā tiešām izcili uzstājās pozitīvus pēdējā festivālā. Tas nebija pēdējais? Es ļoti atvainojos. Man saka, ka tas tomēr nebija pēdējais. Es atvainojos. Kaut Kailī! Aplaus Kaut Kailī! Episks gads. Tiešām 2 izpārdot koncertu Palādījumā. Jā. Pēc katras dziesmas stāvovācijas. Es zinu, Palādījumā nav sēdvieta, bet tāpat, es domāju, diezgan iespaidīgi tas ir. Un tam visam klāt ir vēl pirmā Vislatvijas koncertūra. Un tikko, maķinīt pietrūka. Gandrīz aizbraucāt uz Eirovīziju. Tiešām spoži 2 aplausi, lai jums tiek. Kaut Kaili, jā. Es tā citu cilvēks, kurš brauks uz Eirovīziju un pilnīgi noteikti nav palicis ēnā, tā, mīļie draugi, ir Atvara. Šoreiz arī nominācija kā gada solo māksliniecei. Mēs turēsim īkšķi svīnē. Piekritīsiet? Vai ne? Jā. Pavisam noteikti. Ir kāda grupa, kurai aizvadītais gads patiešām ir bijis ar tādu milzīgu pluszīmi. Cilvēki pat vaicā, vai šī grupa ir pašmāju Beatli. Tas cilvēks, kas to vaicāja, gan bija grupas bundzinieka tētis, bet tāpat es arī domāju, ka skaitās. Uzgavilēsim Satellites. Izpārdota arēna. Tagad dubultojies nomināciju skaits un šogad jau 4. Tiešām satriecoši. Un šodien slavas saulītē mēs celsim arī gada eksportu Latvijas mūzikā. Viena no nominantiem ir arī dziedātāja Marta, kuras dziesma, šis ir ārkārtīgi interesants fakts, dziesma tika iekļaut populārajā amerikāņu realitātes TV šovā Love Island Games. Es, protams, to neesmu skatījies, ja? Es neesmu redzējis šādu šovu, es nezinu, par ko iet runa, bet 2. sezonas 6. epizode, paskatieties. Pagājušā gadā mēs bijām arī liecinieki, kā Fiņķis izčakarēja ballīti Prāta vētrē Mellužu stacijā. Ja jūs neesat redzējuši, iesaku noskatīties video klipu, bet ir lietas, ko Fiņķis vēl ir ieguvis. 5 nominācijas. Aplaus Fiņķim! Jā. Un spārnotāko gada teicienu. Bumšakalaka pīsiņš cīsiņš. Lai jums brīnišķīgs vakars, viņa draugi, mēs sākam apbalvošanu. Paldies, ka jūs esat šeit ieradušies. Tiešām izbaudiet. Mēs sākam. Šajā kategorijā spēki ir sadalījušies ļoti interesanti. Mums ir 3 mākslinieki, kuri ir vienā dziesmā, spēj pateikt vairāk vārdu nekā es visā šajā scenārijā. Un savukārt 2 mākslinieki, kuriem pietiek ar vienu izstieptu noti, lai zālē slaucītu asars. Nominācija gada solo mākslinieks.